Gulbenes novadā joprojām norit darbi, lai uzlabotu 4 pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitāti. Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē Pienenīte, Līgo kultūras namā, Stāmerienas pagasta administratīvajā ēkā Vecstāmeriena un arī Gulbenes mūzikas skolas ēkā. Šobrīd atlikuši darbi pie teritorijas labiekārtošanas, kas ir ārpus projekta aktivitātes, arī vienlaicīgi veicot būvdarbus, sakārtojam iekšpagalmu, stāvlaukumu, labiekārtojam teritoriju. Un pie energoefektivitātes projekta arī esam izvērtējuši, balstoties uz datiem, uzstādījuši nelielo saules elektrostaciju pašpatēriņa nodrošināšanai. Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētāja padomnieks attīstības projektu un būvniecības jautājumos norāda, izvēloties energoefektivitātes projektus, pašvaldībā balstās uz datiem, kas tiek vākti jau vairāk nekā 10 gadus par patērēto apkuri un arī elektrību. Katru gadu, ceļšķi pēdējā, redzam, ka pieauga cenas apkurei, pieauga cenas elektrībai, un šis atmaksāšanas periods attiecīgi saīsinās. Jā, pa šo laiku ir arī būvniecības izmaksas pieaugušas, bet tās investīcijas, ko esam veikuši, viņas nes savus augļus. Šeit mums pēc aprēķiniem mēs ietaupīsim vairāk kā 50% uz šo energoresursu. Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē Pienenīte atrodas arī doktorāts. Šajā ēkā tāpat kā pārējos objektos tiek veikti dažādi energoefektivitātes uzlabošanas darbi, tostarp saules elektrostacijas izveide uz jumta. Šis ir mums ilgi gaidīts energoefektivitātes projekts, kur sākotnēji notika projektēšanas darbi, un šobrīd esam aktīvajā būvniecības fāzē. Joprojām siltinam, joprojām veicam iekšdarbus. Paralēli tam tiek sakārtot arī vides pieejamība gan doktorāta telpām, gan bērndārza telpām. Tad tiek nomainīti logi, durvis, ieejas mezgls tiek sakārtots, izbūvēti pandusi. Un tā kā viss, lai ēka būtu silta un ērta. Kā vienu no būtiskākajiem jauninājumiem bērndārzā, Gulbenes novada pašvaldībā uzsver arī viedo apkuras sistēmu Mežs. Mēs gan attālināti varēsim pārvaldīt, kas notiek šajā ēkā, un energopārvaldniekam ienāks visi dati par patēriņiem. Mēs smalki varēsim redzēt, kāda telpa, cik ko, kādā laikā ir tērējusi. Mēs redzēsim, ka ir bijis atvērts loks, kā ir mainījusies temperatūra. Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā un arī Līgo ciemā joprojām norit darbi. Līgo ciemā tiek siltināts kultūras nams, kā arī risināti vides pieejamības jautājumi. Darbus visos 4 objektos paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām. Nikija Krivāne, Emats Musakovskis, Vidzemes televīzija.